Turpinam raidījumu Kā labāk dzīvot, un šajā stundā 10:06 mēs runāsim par latviešu papīra lietām. Kas ir dizaina papīrs? Kā top šis dizaina papīrs? Jo izrādās, ka papīram, Latvijā ražotam papīram var izmantot ražošanai ne tikai makulatūru, bet arī pļautu zāli, sienu, salmus, kaņepes. Šobrīd studijā māksliniece Ilza Dilāne. Labrīt! Un papīra dizaina studijas Bungala īpašniece un radošā direktore Sabīne Koklačova. Labrīt! Labrīt! Mēs vēl gaidām studijā ierodoties šī unikālā dizaina papīra autoru Māri Popovu, tas būs nedaudz vēlāk, bet Sabīne, meklējot par jums informāciju, atrad, ka jūs savu pirmo papīru sākāt veidot mājas apstākļos ar blenderi. Vai jūs varat mums šo vēsturi nedaudz pastāstīt? Nu, viss sākās to, kad es nopirku pēc iespējas jaudīgāku blenderi, kuru patiesībā izmanto, teiksim, saldējumu kokteļu taisīšanai. Visvienkāršāko sadzīves. Vienkāršāko blenderi un tur iemetot iekšā papīru un pieliejot ūdeni, var sablenderēt tādu masu, no kuras var taisīt papīru. Tā tas viss arī sākās. Jau radīt jaunu papīru? Jaunu papīru no vecām avīzēm vai žurnāliem vai vienalga. Jums bija zināmas šīs tehnoloģijas, nu cik daudz tās avīzes, cik papīra, vai jūs tā uz labu laimi to visu darījāt? Nu, cik palasīju internetā, paskatījos portālā YouTube bet patiesībā tas viss bija tāds mans radošais process, kā es arī pat atklāju to visu, to matēriju, kā viņu atrisināt un izgatavot papīru. Pirms cik ilga laika jūs to darījāt? Kad bija šī blendera ēra, ja mēs tā varam teikt? Pirmie papīri radās, jau 2 gadus atpakaļ, tad bija paši pirmie eksperimenti. Un tagad šo 2 gadu laikā, kur jūs vēl papildus informāciju meklējāt, kur jūs skolojāties, ja tā var teikt? Patiesībā tikai tīri no eksperimentiem un varbūt palasot šo to internetā, bet to nekad nevarēs tā atrisināt, kamēr tu pats nebūs pamēģinājis. Tāpēc, jo kamēr dara, tikmēr arī atrod. Ja es lūgšu tagad mūsu klausītājiem virtuvē sagatavot avīzes un blenderi, vai jūs pastāstīsiet vēlāk šo tehnoloģiju, kā jūs to darījāt? Noteikti. Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67 22 28 88 un 67 22 55 99. Mūsu e-pasts klausītājs@latvijasradio.lv. Sabīne, pirms dziesmas jūs solījāt izstāstīt šo procesu, kā mūsu klausītāji mājas apstākļos var pamēģināt, vai viņus saista šī papīra liešana. Izstāstiet pilnu šo procesu. Kā jūs darījāt, kā jūs pirmoreiz sākāt? Tagad jums, protams, zināšanas ir lielākas. Kā es to darīju? Pirmais, kas ir nepieciešams, un to jau jūs visi zināt, ir blenderis. Pēc tam ir nepieciešami 2 koka rāmīši. Uz 1 koka rāmīša vajag uzlikt līna audumiņu. Fotogrāfijas rāmīši, ja? Arī dar. Principā dar, ja tev viņi maziņi. Vēl nepieciešama baļa ar ūdeni. Un kā es papīra žāvēju, ir nepieciešama koka planšete, neapstrādāta, kurai viegli iet cauri ūdens. Dēlis, kā gaļas dēlītes? Dēlis, planšete, var arī izlīdzēties ar gaļas dēlītes pie pirmajiem eksperimentiem. Vai arī var žāvēt, teiksim, uz auduma, kā viņš arī ātrāk. Respektīvi, nevajadzētu izmantot radiatoru, jo tam procesam nevajag būt tik straujam, ja? Noteikti nevajag būt straujam, viņi to, teiksim, ja žāvē uz audumu, viņi var patās vannas istabā pakarināt, tur, kur žūs vispārējās drēbes, un tādā veidā arī izžāvēt. Lūk, un tas, kas ir jādara, ir blenderī ir jāieliek sasmalcināts papīrs, viņu var vienkārši saplēst gabaliņos, tad es pielēju klāt siltu ūdeni, tad tas papīrs labāk šķīst. Un tad vienkārši ir jāsablenderē, kamēr papīra masa ir vienmērīga. Cik biezai tai masai būtu jābūt kā pankūku mīklai vai tai konsistencei? Tā kā ābolu biezinim apmēram, viņam tā struktūra tāda ir. Un tad to masu ir jāielēj ūdens tajā baļā, kur ūdens ir saliec iekšā, un lai tā masa būtu vienmērīga, un tad ir rāmjiem ceļ viņu ārā vienmērīgi. Bet vai tad tā masa neizšķīst tajā kopējā ūdens daudzumā? Viņu izšķīst, bet tur pietiekami daudz, tur ir jāatkārto tas process, kad viņš ir jāsablenderēts papīrs un jāliek klātajā masā, kamēr tas tā baļa ar ūdeni un papīra masa ir vienmērīgā tādā biezumā, kad viņi jau ir vienmērīgi izcelt ārā. Tur grūti izstāstīt, ir labāk mēģināt. Vai internetā, kur ir, meklējama šāda informācija un iespēja apskatīt un redzēt šo procesu?
Es domāju, noteikti, teiksim, tāds ļoti jauks portāls kā YouTube.com, un ierakstot tekstu handmade paper, es domāju, ka tur visu var atrast tādā mājas versijā, kā šo te papīru pagatavot. Kā jūs turpinājāt šo savu ceļu uz salonu Bungala? Nu, kā jūs nolēmāt, ka papīrs tā būs jūsu nodarbošanās un jūsu biznesa, protams? Pamazām, ļoti pamazām. Viss sākās ar ideju un patiesībā mūsu pagrieziena punkts bija tas, ka mūs uzņēma Zviedru augstskolas biznesa labā, un tur mums tā kā nodrošināja tos pirmās tās iestrādes, un tad mēs pamazām arī attīstījām šo te visu ideju, un ideja likās interesanti un jauka, un Latvijā varbūt ne tik daudz redzēt, kaut gan iestrādes un mākslinieki, kas darbojas papīra bija. Un tā soli pa solītim satikām arī otrs mūsu šobrīd jau kolēģis no KD Paper, kur arī mums palīdz ražot papīru un nākuši klajā ļoti daudz dažādām interesantām idejām, kā, teiksim, papīru no tīra zāles. Un tā mēs šobrīd darbojamies. Par šīm tehnoloģijām mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet Ilzi, jums vēlējos jautāt, jūs Amerikā apguvāt papīra liešanas tehnoloģiju, vai tā bija jūsu pirmā saskare? Tā nebija pirmā, es vispirms biju Dānijā, un tur es izmēģināju, tas bija 2001. gads. Jā, 2001. 2002. Un tur man vīrs mācījās maģistratūrā, un te es atradu tādas darbnīcas, tas bija Odensē, un tur bija mākslinieki darbnīcas, kuras varēja īrēt, un tad vienā brīdī tur bija papīra kursi. Viens mākslinieks arī bija apgūs, un tad viņš mācīja visiem, un tad viņš arī no visādiem augiem tur sagatavoja to papīru masu, viņš parādīja ar tās pamatlietas, piemēram, no kozo un no koku vilnas, kas tur sanāk. Kas ir kozo? Skaidrojiet mūsu klausītājiem un arī man. Kozo tas ir japāņu vārds, angļu vārdā Mulberry, bet es vēl neesmu to tulkojumu atradusi, jo tas ir Tildes vārnīcā, tas parādās kā zīrkoks, bet tas īsti nav, jo man viens cits cilvēks, tas esot tā kā kazeņu veidīgs, tāds krūmveidīgs augs, bet pēc bildēm viņš arī ne pēc kazenēm izskatās, tā kā, tas ir, var sakot, kaut kāds augs, kas aug tipiski Japānā un Āzijas valstīs, un viņš tiek priekš papīra ražošanas arī audzēts speciāli, un tas papīrs tiek gatavots no tās iekšējās šķiedras. Tā mīza tiek noņemta nost, tā iekšējā šķiedra tiek vārīta, tad tiek ar šitos sodas karbonātu, aizmirst, kā viņš bija, un tā, lai viņai attīrīt no visām tām citām nevajadzīgām vielām, lai paliek tikai tā pati šķiedra, un tad viņš tiek pēc tam daudzīts ar koku āmuru, kamēr viņš kļūst par tādu vienmērīgu masu, gan, jo vairāk viņa daudz, jo viņš ir kvalitatīvāks un papīrs sanāk, un tur sanāk tās garās šķiedras, tas ļoti izturīgs papīrs, un īstenībā viņi vēl arī apstrādā ar lāku vai kaut ko, viņš ārā var stāvēt pāris gluži zem sniega, bet lietu var izturēt mierīgi. Vai jums bija kādas ķīmijas priekšzināšanas? Jo dzirdot šo procesu, tur, manuprāt, jebkurš mākslinieks nevar ķerties klāt. Es bišķi studēju arī restaurāciju, bet, es nezinu, tur jau īstenībā tās ķīmijas lietas ir tāds diezgan, tā kā virtuvē, ka tu kaut ko taisi ēst, tev arī jāzina, cik ko pielikt. Tad tur arī apmēram tā vienkārši tu nopēc to, ko tev pasaka, to vielu, un tik daudz tu viņu pieliec, un tad vāri un skaties, kas tur sanāk. Bet es neesmu tā pārāk daudz ar to eksperimentējis, bet, tos procesus es bišķi tā pārzinu. Mēs patreiz skolā vairāk tur no džinsu biksēm un no līna. No džinsu biksēm ar papīru var uztaisīt. Jā. Un no līna, no parastiem palagiem, tā vienkārši jums tagad tā mašīna, tās Hollander beaters, ar ko var malt un Dziesmas laikā abas dāmas minēja šo vārdu Hollanders, tātad, jau jūs abas darbojaties ar profesionālām mašīnām, bet kas tad ir šis Hollanders? Izstāstiet mūsu klausītājs. Cik es saprotu, tā ir tā, lielā gaļas mašīna vai blenders? Jā, tā tiešā tulkojumā tas ir, tas Hollander ir tā kā tas nosaukums un beateris sīstens, tad var sakot tās masas sišanas process, kamēr viņi dabū tādā sadalītā veidā, tādā, kā lai pasaka, tādos biezumos, ka tur nav pārāk nekādi. Protams, reizēm ir tā, kad arī ir kaut kādi
pieaugums var likt un kas tur veido tādu struktūru, faktūru tai papīrā, bet tas pamat ideja dabūt tādu, papīra masa. Vai pamats šai papīra masai tomēr ir avīzes makulatūra? Ja mēs runājam arī par papīru no kaņepēm vai salmiem, siena, jūs džinsas pat pieminējāt. Jā. Tas pamats taču ir no kaut kā. Vēsturiski pamats ir bijis, ķīnieši atklāja, ka var taisīt papīru no veciem, viņi izmantoja zivju, tos tīklus, kaņepes bija viens, un kas tur vēl kaut kādi augi, vēlāk arī tur niedras, un kas, visādi augi ir izmantoti. Un tā ir tā pamata lieta, vēlāk Eiropā atklāja, no koksnes, ka var gatavot to papīru, bet tā makulatūra tā ir tikai, tas ir viens no veidiem, kā var papīru pārstrādāt vēlreiz un izmantot, tas ir tikai. Osvalds ir atsūtījis jautājumu, un es jau zinu atbildi, jo es skatījos jūsu mājaslapā, vai mājas apstākļos var iestrādāt papīrā arī ūdenszīmes, piemēram, Mildas profilu. Var. Bet kā to izdarīt? Varbūt izstāstiet, un tad runāsim par pārējām tehnoloģijām. Visvieglākais veids tad būtu izgatavot tā kā spiedodziņu, tā dziļu formā, un, teiksim, kamēr tas papīrs vēl žūst un ir mitrs, viņā iespiest. Tas ir pats vienkāršākais veids. Tas būs tas Mildas profils, bet arī īstas naudas zīmes var iestrādāt šajā papīrā. Jā, arī to mēs esam. Kāda ir šī tehnoloģija? Teiksim, tagad mēs atgriežamies atpakaļ pie tās papīra masas, kas mums stāv tajā baļā, tad mēs varam tajā mirklī vērt klāt jebko, ko mēs vēlamies, kaut vai sasmalcināt naudu, ziedus, kafiju, tēju vai mīļotā dāvāto ziedus un tā gatavot to papīru tālāk. Kāds ir jūsu studijām piedāvātais produktu klāsts? Ko tad jūs no šī papīra, ko, protams, iepriekš paši ražojat un sagatavojat, piedāvājat? Kas ir šie produkti, kas top? Mēs šobrīd gatavojam iepakojumu, tie ir tādi ekskluzīvi un interesanti dāvanu maisiņi, tūtas, aploksnes, kartiņas pēc individuāla dizaina, teiksim, kāziniekiem un vai korporatīvajiem klientiem. Šobrīd, kastītes teicam. Šis dizaina papīrs, protams, ka viņš ir biezāks kā parastais A4 papīrs. Ja jūs minējāt apsveikumu kartīte, vai viņa ir paredzēta sūtīšanai pa pastu? To var darīt? Vai tā tomēr ir tāda no rokas rokā nododama? To var droši darīt, jā, un tas papīra biezums ļoti dažāds. Viņš var būt ļoti plāns, tā kā office papīrs, un arī varbūt ļoti biezs kartons, kur teiksim, gatavot grāmatu vākus vai kaut ko tādu. Ilze, jūs nodarbojaties arī ar papīra masas apgleznošanu. Pastāstiet par to nedaudz mūsu klausītājiem. To es apguvu Amerikā, un tur tieši tajā darbnīcā tā mana vadītāja Beka Whitehead, viņa specializējas šajā jomā un ir bijusi izstādījusies muzejos. Un tas ir tā, kad es uztaisu to pamatloksni, kas parasti ir, tas var būt arī krāsains papīrs, bet mēs pamatā izmantojam abiku, kas ir tāds nedaudz zeltnīgāks, bet izturīgs papīrs. Un tad tā glaznošana notiek ar pigmentētu papīra masu, kas tiek sagatavot, kas ir malta 10 stundas apmēram. Tas ir pamatā līns, bet tas var arī būt kādi kokvilnas audumi vai kaut kas tāds. Tas ir viss šajā lielajā katlā kopā malts, jā? Tas ir malts, jā, bet viņš tiek pigmentēts atsevišķi pa tādiem maziem trauciņiem, un tad tur tiek pievienot tāda saistviela, kas pierauj to pigmentu tieši pie tās masas klāt, un arī vēlāk viņa atšķēt bišķīt ar ūdeni, lai viņa tomēr arī tāda skalojama bišķīt, un tad ir tā kā citas saistviela, kas viņa tāda bišķīt tādu, tā kā staipīgāk, tā, lai viņa nav tāda galīgi tā kā ūdens, bet, lai tāda, un ar tām spiedpudelēm tad arī var griezt dažādus trafaretus, iepildīt, un var vienkārši tāpat punktus un rakstīt, un, tas viss ir slapšs process, tas viss ir tā papīra, tā pirmā loksne ir tikko svaigi uztaisīta, un viss tur notiek, viss tā glaznošana notiek uzreiz, un tāpēc tam tā, ka viņu nopresē,
un izžāvē, tad ir tas gatavais darbs. Es atklāšu varbūt nelielu noslēpumu mūsu klausītājiem, kamēr skanēja dziesma. Dāmas šeit savā starpā sarunājas, ko jūs izmantojat, želantīnu? Nē, es izmantoju kartupeļu cieti. Tātad jūs vēl tā līdz galam šīs tehnoloģijas, kā sakat, nu, es negribu teikt, neesat atklājušas, bet neesat vienojušās katra paša priekš sevis, ka vairāk neeksperimentējam tālāk. Nu, ka mēs esam atraduši un tikai tā ražojam. Tad eksperiments notiek visu laiku nepārtraukti. Jā, tas turpinās. Tas jaukais pats. Nu, tas ir ne tikai eksperiments, tas ir tāpēc, ka tāda, kā lai pasaka, mākslinieciskā papīra liešana šeit nav tik populāra. Mums nav tieši pieejami visi tādi profesionālie Palīgi līdzekļi. Amerikā visu to var nopirkt, tur mums bija tā galauns, gandrīz 4-līgā pudele, to saistvielu, tā kā citas saistvielu, vienkārši paņem pie leduskaptē, darbnīcā viss tur ir, pat to nemaz nav jādomā, bet šeit mums ir tagad jādomā, ko un kā un kas labāk, un vai tur ir vērts domāt, kā pasūtīt no turienes, vai vienkārši izmantot to, kas mums šeit ir pieejams, nu tā. Vai jūs varat teikt, ka dizaina papīrs Latvijā tas ir tāds jauns novirziens? Un cik daudz ar to vispār cilvēki nodarbojas? Nu, jūs taču esat interesējušās, jūs esat, var teikt, unikālas, vai tomēr jums ir daudz sakotāji? Es zinu, ka ir bijuši mākslinieki, un kaut kādos 80. gados ir bijis tāds papīra liešanas periods, vairāk vai mazāk es dzirdējis, bet, nu, un tad ir daži, kas taisa lampas, un tā, bet es pārāk daudz nepazīstu, ka tas būtu interesanti. Tas, ko es esmu dzirdējis, nu, tik daudz, cik, teiksim, tie pasniedzēji varbūt ir mācījušies un saskāršies papīru, ja viņi māca saviem studentiem, tad tie ir bijuši pāris gadījumi, bet tā, teiksim, tādi kursi, kā, teiksim, Ilzes, es pirmo reizi dzirdu, kad Latvijā kaut kas tās notiek, un, jā, teiksim, runāt par tādu papīru liešanas kultūru, kā, teiksim, tas ir Itālijā. Mēs Latvijā, es domāju, ka nevaram runāt tā. Itālijā jums bija iespēja būt klāt šajās studijās, ja tā var teikt. Vēl nav laimējies, bet jūs to mēģināsiet izmantot. Jā. Turpinam raidījumu, kā labāk dzīvot, un studijā māksliniece Ilze Dilāne un papīra dizaina studijas Bungali īpašniece un radošā direktore Sabīne Koklačova. Ilze, es jums lūgšu pastāstīt nedaudz par jūsu papīra liešanas kursiem, kā mēs solījām mūsu klausītājiem. Kur šādiem kursiem var pieteikties un ko jūs šajos kursos mācat? Nu, tagad ar rītdienu sāksies tie tādi pirmie kursi. Un es sākumā gribētu pastāstīt tā īsumā par to papīra darbnīcu, jo Droši. Mūsu skolā tā ir tagad tikai no septembra darbojās, nu tā vairāk Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Jā, Pārdaugavas mūzikas mākslas skolā, Graudu ielā 59. Un, var cikot, to darbnīcu, es kā atbraucu no Amerikas, es meklēju, ar ko varētu sadarboties, un ir tāds hand paper making žurnāls Amerikā, un viņiem ir apkopota tāda papīra darbnīcu saraksts pa visu pasauli. Un tad Eiropā es atradu diezgan mazi, nu, tajā tuvāk Ziemeļvalstīs, gribētu teikt. Jo tur Itālijā, Spānijā ir vairāk, bet Ziemeļvalstīs atradu, viena ir Somijā un viena Zviedrijā. Un tad es uzrakstīju uz šīm abām, un pirmo atbildi es saņēmu no Zviedrijas un uzzināju, ka tas īpašnieks ir saslims, viņš vairs nestrādā ar papīru, viņam bija trieka, un ka ģimene domā to darbnīcu pārdot, un tā, un, protams, es tā, nu, izteicu līdzjūtību, un domāju, tas tiešām, ka cilvēkam tādu darbnīcu viņš nevar lietot, tas diezgan bēdīgi, un tā mēs sākām pamazām sarakstīties, un nonācām līdz tam, kad es atradu skolu, kas būtu ar mieru, nu, pa simbolisku naudu to darbnīcu iegādāties, jo viņi gribēja, lai tiešām kāds visu to darbnīcu ņem, nevis tikai to maļumo iekārtu. Tas ir kāds īpaši tehnoloģiskais, jā, materiāls, ja tā mēs varam teikt, un palīgierīces. Nu jā, nu tur ir visi tie sīkumi, visi tie rāmīši, tur spainīši, baļas, viss, kas vajadzīgs, tur arī vakumgaldu. Tas cilvēks bija arī dizainers, viņš bija izveidojis tāds žāvēšanas stends viņam, tad vakumgalds mums ir, un tad Hollander Bīters, kas ir Pēter Bīters mums īstenībā, tas, kas ir viens mākslinieks, kas arī ir inženieris un izgatavo šos darba arī, šīs mašīnas un žāvēšanas iekārtas un arī vakumgaldus. Tas ir no Holandas, un
Un jauna tāda mašīna maksā 7,000 eiro, kur pat vairāk. Iespaidīgi. Nu jā, un skola dabūja visu šito par ļoti tādu simbolisku samaksu. Un pārsvarā tas ir tā kā dāvinājums. Nosakot, mums no sākuma bija problēmas atrast telpu, un tad ar septembri mēs atradām tādu ģērbtuvi, kurai blakus ir dušas telpa, un tad tagad, tā ģērbtuvi ir pietiekoši tāda izmēra. Nav viņa, protams, viņa neliela, bet viņa ir tāda, kur var tomēr apgrozīties un kaut ko darīt. Un, tā mēs tagad esam iekārtojušies, un tagad ir tie pirmie kursi, un tur būs papīra liešanas pamati. Pārsvarā tā loksnes formēšana, un tad arī dažādi eksperimenti ar dažādām krāsām, tur kā savienot, tad arī ar iestarpinājumiem, kad dubult lapu un kaut ko ieliek pa vidu, kas veido tādu faktūru, un tad arī uztaisīsim aploksnes un kartiņas, un tā, tas būs pirmais. Ko varētu teikt, kas būs jūsu kurs, un tas diploma darbs vai gala eksāmens, tās būs aploksnes un kartiņas, vai kurš jau kādu līmeni būs sasniedzis, to tad viņš arī radīs? Apmēram tā, jo tad parasti jau jāskatās arī kādu, kuram ir interese, kādu cilvēkiem jau ir kaut kādi jautājumi un kaut kādas idejas, ko viņi gribētu realizēt, un tad mēs skatīsimies, ko mēs tur varam. Galvenokārt jau pats process jau ir interesants. Pirmais solis ir vienkārši saprast, kā tā loksne veidojās, kas tiek darīts, un tāpēc tam var eksperimentēt ar dažādām palīglietām. Jūs minējāt vakuma galdus. Kas tie tādi ir? Vakuma galds, es saku, ir cits veids, kā to lieko mitrumu dabūt nost, un tad tur var tādas biezākas formas reizēm, pieņemsim, kaut kādas pamatnītes priekš apgleznošanas, pat var taisīt, ieliek starp divām loksnēm, ieliek pa vidu tādu paralonu, nevis paralonu, bet tādu biezāku kartonu, kas ir no plastikāta gatavots, un tad var nosūkt to lieko mitrumu, un tad tas izžūst, un tad uz tā var pat gleznot vai kaut ko enkaustiku vai citas lietas darīt. Jūs minējāt atkal vienu svešvārdu, man atmauksina. Izstāstiet, lūdzu. Enkaustika, tas atkal ir, tā ir tāda arī ļoti sena gleznošanas tehnika, kur vasks tiek jaukts ar pigmentu, bet tur jāsilda visu laiku. Un tas arī ļoti labi iet kopā ar papīru, un pasaulē ir diezgan daudz, jau piedzīvojis savu atzimšanu, un mākslinieki to pielieto diezgan daudz. Ko es vēl minēju? Vēl reiz to papīru mazas gleznošanu var izmantojot vakuma galdu, bet tur ir tā tehnoloģija, tur arī jābūt pigmentētam tai papīra masai dažādās krāsās, un tad sāk ar tām gaismām vispirms, liek tos pirmos toņus, un tad liek kaut tos, kas nāk tālāk, būvē to bildi tā kā no priekšpuses. Parasti mēs aizkrāsojam fonu, un tad pēc tam tos akcentus pēc tam. Bet tur ir tā, ka sāk ar tām gaišākajām vietām, tad liek nākošo slāni, un kamēr tas pats fons ir pašās beigās tā loksne. Tādā veidā, un tad tur pamazām nosūc visu lieko. Jūs abi arī skatījāties un brīnījāties, vai jūs to pirmoreiz dzirdējāt? Jā, es esmu noteikti. Nē, tas ir īstenībā šī tehnoloģija vispār, es nezinu, kas to daudz pielietoju, jo to tieši tas Pēter Gentner, kas ir tas Pēter Bīter, tas autors, un viņa sieva ir Pat Gentner Torley, un viņi ir amerikānieti, bet viņi ir piekopšu, kā lai pasaka, strādā ar šo tehnoloģiju, un viņi ir tais ļoti lielus tādus papīru māsas gleznojumus, un īstenībā tāds riktīgi biezs un ļoti realistisks. Tā kā tas nav nekas tāds abstrakts, tur viņai ir zīvis un puķes un ainavas un viss kaut kas. Vai šīs mākslas pamati ir jāmeklē Amerikā, vai tie ir vēl senākā vēsturē meklējami? Papīrs kā tāda praktiska lieta, tas bija Ķīnā atklāts. Tas ir apmēram 500. gads pirms mūsu ēras. Bet papīrs visu laiku bijis vienkārši kā praktiska lieta. Dizainu. Bet šī papīra glaznošana, to es tagad arī visu laiku domāju, kurš tad īsti ir pirmais, un es savai te pasniedzēju prasīju, cik te vispār Amerikā ir tāda, kas to dara. Viņa teica, ka viņa nezina, bet es tā minēju, varbūt 100, viņa teica, jā, varbūt. Tā kā es nezinu, pa visu Ameriku, ja tie ir tikai 100 cilvēki, kas to dara, tas nav daudz, bet es to arī nevaru apgalvot, tie tikai minējumi.
Sabīna, kāda ir šī tehnoloģija, kad papīrs tiek ražots no salmiem, no kaņepēm, no zāles pļautas? Nu, nav taču tā, ka šo zāli nopļauj pļavā un liek uzreiz šajā minētajā holanderā iekšā un gaida, kad būs papīrs gatavs. Nē, tā gan tā nav. Tas process nedaudz atgādina virtuvi, jo, teiksim, tas papīrs, ne papīrs, bet zāle un sienas un kaņepi, viņi no sākuma ir jāvāra, un atkarībā no šita materiāla veida ir savs stundu skaits, dažreiz tās ir 8, 10 un vairāk stundas. Nu, un pēc tam šī te masa tiek šķiedrota, un arī tas ir vairāk. Ko nozīmē šķiedrošana? Kā tas atkal notiek? Kad mēs šos stiebrus tā kā sašķiedrojam mazākos gabaliņos, kamēr nonākam pie vienmērīgas masas, no kuras var tālāk gatavot papīru. Nu, un tie ir tie priekšdarbi, un pēc tam jau tālākais process ir ļoti līdzīgs kā teiksim, parastā papīra liešanā. Cik ilgi šī masa var uzglabāties? Vai viņa uzreiz ir, kā saka, jāveido no viņas kāda aploksne vai tūta vai kartiņa, vai viņa ilgāk var stāvēt? Nu, labāk jau viņu uzreiz izlietot, jo jāņem vērā, ka tā ir pilnīgi dabīga zāle, un mēs visi zinām, kas notiek ar zāli, kad viņi patur pāris dienas sausumā, viņi sakalst, un tā kā tādā ziņā tā ir pilnīgi 100% dabīga masa. Jā. Kur jūs meklējat izēju materiālus savam biznesam? Latvijas pļavās. Tā, jebkurā pļavā droši ejiet iekšā, vai tomēr jums ir kāda sadarbība ar kādiem zemniekiem, un cik jums daudz viņš ir nepieciešams? Nu, es domāju, labi, gluži ražot 2 A4 aploksnes no jūsu papīra, bet tomēr, cik daudz jūs izlietojat? Jums pietiek, ka tādu mazu pauniņu jūs atnesat, un jums ir veselam gadam izēju materiāls. Nu, grūti pateikt, tāds viens ķīpas siena, varbūt ziemas ražošanai mums pietiek un tā. Bet, nu jā, ko mēs sadarbojamies ar zemniekiem, teiksim, tā zāle, no kuras mēs gatavojam papīru, arī nav jebkura zāle, tur vajag tāda bez stiebriem un tāda leknāka un tā. Tā kā, jā. Jūs sevi uzskatāt par ekodizaina fani? Ja es tā pareizi atradu informāciju, kādēļ tā? Tādēļ, ka tā eko lieta jau vairākus gadus man tā sirdī ir, un agrāk strādāju arī rakstīju blogu Tīrai Latvijai un strādāju zaļajā jostā, tāpēc, un rakstīju tieši par eko dizainu un interesējos par tām lietām. Man ļoti interesē tā lieta, kā var pārstrādāt kaut kādas jau gatavas vai izlietotas lietas, materiālus un priekšmetus, un tad tādā pamazām arī nonāca līdz šim te papīra pārstrādē, un varbūt šis nav pirmais mans projekts, varbūt vēl kaut kas jauns radīsies. Meklējot informāciju par dizaina papīru un, protams, eko lietām, vai ir kādas domas nākotnē attīstīt vēl kādu virzienu? Jā, es esmu pilnībā atvērta radošām idejām, arī varbūt ne tikai no savas puses, bet arī citiem, kad tie, kas atraduši kādu veidu vai idejas, kā var pārstrādāt kādus materiālus vai arī to pašu papīru, tad droši var manīm sazināties, varbūt mēs kaut ko kopā varam izveidot. Un mums kāds klausītājs sazvanījis. Lūdzu. Labdien. Labdien. Šeit tautas daļumetmeistars, es no Sloks zvanu. Vai jūs saistaties ar tehnoloģiem, kas bija Sloks kombinātā? Tāds jautājums. Jo Paldies. Tur ir spēcīgi, kas saka, kāda bija savā laikā, ka bija papīra fabrika Slokā. Paldies. Mums, diemžēl, pagaidām nav bijis izdevība un iespēja, bet varbūt tā ir laba ideja un vajadzētu tiešām. Ar Līgatnes papīra fabriku? Ar Līgatni, jā, mums ļoti labi. Kāda ir šī jūsu sadarbība? Ļoti laba un interesanta sadarbība. Mēs gan izmantojam viņu papīru savu produktu ražošanā, gan arī, teiksim, uz tādiem lielākiem apjomiem, ja ir nepieciešams papīrs virs 7 tonām, tad Līgatne vienmēr ir atvērta. Tā jau ir tā makulatūra, ja tā var teikt. Principā, jā, makulatūra, un viņi ir arī gatavi eksperimentēt un teiksim, ražot papīru ar dažādām saistvielām un sastāvdaļām. Kurš ir vispateicīgākais papīrs, kuru jums vislabprātāk patiktos izmantot, un kurš ir visderīgākais? No Līgatnes papīra fabrikas? Es domāju, no makulatūras. Ja kāds varbūt mājās pēkšņi sāks krāt avīzes, žurnālus vai grāmatas. Man ir ļoti dažādi priekš tādiem mākslas projektiem. Galvenais jau ir tā ideja un doma, teiksim, ja mēs taisam papīru no, 80. gadu žurnāliem un pieliekam klāt uzrakstu, ka tas tieši no tā laika, tad viņam tāda papildus vērtība. Nu,
tas nav tā, ka nav tāds pateicīgāks materiāls vai tā. Ilze, mācoties Amerikā šo papīra liešanu, kas bija jums atkal tādi brīnumi, ko jūs pat nevarējāt iedomāties, ka šajā mākslā notiek arī tā, un ka tur ir tādas lietas aplūkojams un apskatāmas? Vai jūs bijāt arī uz citu mākslinieku izstādēm? Tā, tieši par to pašu studiju es varu teikt, ka man bija pārsteigums viss tas iekārtējums, jo tā ir arī izremontēta veca fabrika, un tā telpa ir milzīga. Vismaz pirmajā brīdī liekas milzīga, bet, tiešām tur arī ir daudz vietas, kur strādāt, un arī tā īpašā žāvēšanas iekārta, kas viņiem ir, viņi arī tāda būtībā paštaisīta, bet tas, kā tas notiek, ir tā kā, ka virtuvē mēs ieslēdzam to gaisu nosūcēt, tad tur ir tāds iebūvēts sienā liels, un tad tur krāmē starp kartoniem to papīru, kartons, tad viena kārta tāds sintētiskais filcis, un tad tas papīrs, un tad atkal sintētiskais filcis, tad kartons, un tā kārta virs kārtas, liela kaudze, un tad viņi novelk stingri, uzliek tādu biezāku, kur ir finieris, un pa vidu putaplasts, tādu plāksni uzliek pa virsu, un tad viņi pievelk ar tiem mašīnas tādiem, ko bagāžu pievelk ir tādi... Espanderi? Jā, espanderiem, tādiem 4. Gumijām. Tās nav gumijas, bet viņas ir tādas stingras, tādas saites, vai kā lai pasaka, bet viņi tā riktīgi pievelk, tā viņš tā novelk, un ar tādiem 4, un tad... Presē. Jā, un tad viņu, un tad saliek... Tur, kur vēl ir brīvas vietas gar to nosūcēt, tad tur pieliek plēvi, ieslēdz, un tad viņš velk to gaisu tā kā cauri, bet tur, kur tā plēvi priekšā, tur viņi nostopē, var sakot, viņš pa tukšo neiet, un viņš velk tieši caur to papīru. Un tad viņš sanāk tāds tiešām presēts, un principā to var uztaisīt arī, ja ir iespēja. Tas nav nekas tāds dārgs. Tas ir tas žūšanas process. Jā, tas ir tāds apbrīnojums, jo tas tiešām tā ir tāda atsevišķa telpa, un tad vēl tur tiek ieslēgts vispār mitruma uzsūcējs, tāds aparātiņš, kurš regulāri jāiztukšo, jo tas mitrums tiešām ir daudz tajā telpā un tajā papīrā, protams. Bet tur ir 2 pusēs, tā kā tur ir tādas 4 lielas kaudzes var ar to papīru žāvēt, un apakšā ir tāds vēl lielāks, kur to A0 izmēru var, bet tāds reti tiek taisīts. Bet, Cik šādi mākslas darbi ir ilgmūžīgi? Un vai viņiem kaitē, ūdens kā jebkurai grāmatai, kā jebkurai papīra lietai? No Mitrums. Papīriem visizturīgākais ir papīrs no kaņepes. Viņš ir dažreiz pat atgādina tādu īstu ādu, un ja viņu vēl kaut ko apstrādāt, viņi tiešām būtu jau tāds... Viņš ir mitruma izturīgāks, ja? Viņš ir mitruma izturīgāks, viņš arī nemaina savu krāsu un savu struktūru, viņš ir, viņš nesadalās tik ātri, to mēs esam tā atklājuši. Papīrs, kurš jau ir vienreiz pārstrādāts, viņš ir noturīgāks vai mazāk noturīgs? Īstenībā papīram ir 7 dzīves, viņu var 7 reizes tikai pārstrādāt, un katru reizi viņš paliek ar vienu tā kā netik izturīgs. Kā tas ir izpētīts, šīs 7 dzīves? Kas to pētīja? To es neesmu pētījis, bet tā runā. tā baumo, un kad viņi nevar visu laiku... pārstrādāt un pārstrādāt. Jūs kā ekodizaina fani, vai jūs varat runāt Latvijā par kādu īpašu papīra kultūru? Īpaša papīra kultūra? Vai mēs varbūt papīram vai makultūrai pievēršam par mazu uzmanības, un par to vairāk vajadzētu domāt ikdienā? Es domāju, noteikti vajadzētu domāt vēl vairāk nekā līdz šim tas tiek darīts. Mēs zinām, ka Latvijā tiek pārstrādāt tikai apmēram 40% no mūsu saražotajiem papīra masas atkritumiem. Tā kā es visus aicinu šķirot un nodot līgatnes papīra fabrikai, lai viņiem būtu vairāk darba un nebūtu jāiepērk papīrs no ārzemēm. Bet ņemot vērā to, ka papīrs, mūsu digitālajā pasaulē papīrs paliek mazāk un mazāk populārs un tas tā kā tāds pozitīvs aspekts, kad es ceru, ka arī ofisos vairs netiks izmantots. Vai jūs nebaidaties no tā, ka kādreiz jums nebūs šīs makultūras vairāk, ja mēs šajā digitālajā laikmetā tā ļoti aktīvi trauksimies iekšā? Es domāju, ka papīram joprojām vēl ilgus gadus būs savu vietu un vērtību mūsu kultūrā. Tā kā tā mēs noteikti nebaidamies, bet... Zāle jau vienmēr būs. Zāle vienmēr būs. Mēs ceram. Cerams, jā.
Vai jums ir domātas vēl kādas novitātes? Abām jums jautāšu. Nu, ko jūs vēlētos jūs mākslas virzienā un jūs biznesa virzienā attīstīt Latvijā? Kas vēl nav eksperimentēts? Ar ko vēl nav eksperimentēts? Man ir tāda klusa cerība un doma, ka mēs varētu no šī papīra kādreiz gatavot arī interjeru lietas un tapetes un lampas. Jūs minējāt lampas, jā? Nu jā, lampas ir viena no lietām, ko... Viņas ir drošas. Es domāju, ja tur, mēs vairs nevaram šīs kvēldiegas puldzes, viņas jau vairs neražo, ja ir tādas regulas, bet siltumizturīgas šīs lampas ir. Nu, kā jau kura papīra lampa, viņai ir savi ierobežojumi un attālumi no spuldzes, tā kā es domāju, tur nav problēma. Labi, lampas, kas vēl? Nu, tāpēc mēs vēlamies vēl izmēģināt, kā tas varētu strādāt. Bet tapetēm taču jums vajadzēs milzumu daudz izēju materiālus. Jau šajā istabā vien, kas nav īpaši liela, visas sienas izlīmēt. Nu, tad būs jāsāk draudzēties vairāk ar Latvijas uzņēmumiem un ofisiem, kur izmanto vairāk papīrs, domāju, tad tas būs realizējums. Vai mēs varam teikt, ka dizaina papīrs tas ir tāds dārgs prieks? Tas noteikti ir dārgāks prieks, jo jāņem vērā, ka tas ir tīrs roku darbs un tur ieguldīts arī... Viss šis process ir roku darbs? Viss process, tā kā noteikti tas ir dārgāk, bet, savā ziņā tas arī... Tur ir tā mūsu tā dotā enerģija arī tajā papīrā. Es domāju, ka to cilvēki mācās arī novērtēt. Ilze, ko jūs vēl vēlētos sasniegt papīra dizainā vai papīra mākslas apgleznošanā? Kā mēs to saucam? Iespējas ir daudz. Šobrīd ir svarīgāk vienkārši izmēģināt un mēģināt tā arī mācīt, izveidot kursus un tā vispār parādīt par to papīra gleznošanu, jo tas nav... pārāk zinām lieta. Un es domāju, kamēr tas jau paņēms kaut kādu laiku, un tad redzēs, kas uz priekšu, jo ar papīru arī ir iespējas gan tos skulpturālos objektus taisīt, bet tas viss iet jau tagad tādā kopā jau kā tāda nākotnes māksla, kur viss, gan glezniecība, gan skulptūra, gan grafika, viss iet tādā saplūst jau ļoti bieži vienā mākslas darbā, jo arvien vairāk ir tāda mākslas darba, kur tiek rakstīts apakšā, ka tā ir mīkstētā tehnoloģija vai kaut kas tam līdzīgs. Vai jūs varat paredzēt, ka nākotnē vairs netiks tik ļoti nošķirts tieši šī izmantotā tehnoloģija? Tas ir tas, ko es esmu dzirdējusi no citiem māksliniekiem, jo arī pat es biju uz stikla mākslinieces lekciju, kur viņi stāstīja par stikla tendencēm, kur man nav pārāk daudz saprašanas, bet arī tā beigu doma bija tāda, kad viņi paredz mākslas nākotni tādā dažādu jomu saplūšanā. Un, ja tas notiek ar stiklu, tad papīrs un glezniecība un tēlniecība, tas jau ir pats par sevi. Sabīne, jūs minējāt šo Itālijas īpašos kursus. Ko tur māca? Jūs taču esat informāciju iekrājusi. Es domāju, ka tur māca gluži to pašu. Es nezinu, kāda gan viņiem ir tā pieeja un tehnika, kā viņi to dara. Es zinu to, ka viņi žāvē papīru uz audumu. Un ļoti bieži vien, kad mazos ciematiņos ir kādi pasākumi, tad papīra mākslinieki viņu uz vietas taisa papīru un rāda visu to procesu, kā tas notiek viņiem. Bet es domāju, ka princips jau nemainās. Tur varbūt ir kaut kādas tā sastāvdaļas vai kaut kāda tehnika vai kas varētu būt citādāk, bet jā. Es ļoti ceru, ka mēs ieinteresējām šorīt mūsu klausītājus par papīra dizainu un papīra apgleznošanu, papīra liešanu. Es teikšu lielu paldies, ka šorīt atnācāt māksliniecei Ilzei Dilānei un papīra dizaina studijas Bungali īpašniecei un radošajai direktorei Sabīnei Koklačovai. Paldies, un eksperimentēt vienmēr ir interesanti. Atā!